Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Vien valsts austrumos iespējams neliels lietus. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8, brāzmas līdz 19 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 līdz plus 20. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap plus 18. Šobrīd Rīgā plus 15, Zemgalē 15, 16, Kurzemē 14, 17, Vidzemē 13, 14, Latgalē plus 14. Un to pirmo laika ziņu balsi noteikti atpazina visi Čikāgas piecīšu mīļotāji. Mēs pēc brīža uzzināsim kaut ko vairāk. Kurš tad bija lasītājs? 9:34 minūtes, jā, tiešām tas ir viņš, Armands Birkens, Čikāgas piecīšu pārstāvs, mūsu šī rīta ciemiņš, mūsu šī rīta arī laika ziņu lasītājs. Labrīt, Armand! Labrīt! Labrīt, un Armands ir ieradies kopā ar savu koncerta producentu Ilzi Lailu Purmalietu. Labrīt! Labrīt! Ilzi Laila Purmalietu, mūsu klausītāji ļoti labi zina, kā neoficiālās radios konto himnas autori. Jā. Labrīt, Armand! Nu tad Čikāgas piecīši atvedu koncerts skatuvēji. Tiešām? Tā sanāk, jā. Kāpēc? Vienkārši, es negribu būt viens no tiem dziedātājiem, māksliniekiem, kurš paliek uz skatuves mazliet ilgāk nekā būtu ieteicams. Un, kad cilvēki ārā no zāles ejot, pie sevīm nemurmina, ak, Dievs, viņš vēl dzied. Ak, Dievs, ko viņš dara? Kāpēc? Vai tā vajadzēja? Tā nevarēja vienreiz apstāties. Vai tā kam tas ir vajadzīgs? Nē, to es piedzīvot negribu. Ja es vēl kaut kā varu padziedāt kā labos laikos vecos, tad es to labprāt daru. Man tas viss mūžu garumā ir dziedāts, un tas viss man ļoti mīļ, un milzīga daļa no manas dzīves. Tātad es gribēju tā atvedīties, ka to vēl var tā godīgi izdarīt. Un tā, es jau arī nepazudīšu. Nav tā, ka es esmu noīrējis alu kaut kur un ielīdīšu un palikšu tur. Es jau varbūt piedalīšos kādreiz vēl Latvijā un arī citur kādu ar 1, 2, 3 dziesmām kādā programmā, bet tādi pilni koncerti, kas man ir jānes, tas vairs nebūs. Tas vairs nebūs. Es lasu, ka 1989. gadā kopā ar Čikāgas piecīšiem uztaisījāt vislielāko koncertu Latvijas vēsturē, 100,000 klausītāju. Tas bija pirmais koncerts toreiz, vai jūs bijāt? Tā bija pirmā tūra Latvijā. Pirmā tūra Latvijā. Un jūs toreiz bijāt arī Cēsīs. Cēsīs bija pirmais koncerts. Pirms Rīgas vēl? Jā. Es viņā biju. Es biju, bet nav uzrakstīts, cik tur bija klausītāji. Kurā Cēsīs? Jā. Cēsīs esot bijis kaut kur ap 56,000. Tas ir pilsparkā. 56, jā. Ne, 5 vai 6. Un starp citu, šoreiz arī būs koncerts. Labi, es varu pateikt ļoti vienkārši. Mums ir 2 producenti. Ar Loriju, savu ilgadīgo piecīšu kolēģi Loriju, mēs piekritām un sarunājam 2 producentus. Lailu Purmalietu un arī mūsu draugs Mārtiņš. Un Mārtiņš rīko koncertu arī Cēsīs. Es atgriezīšos Cēsīs. Tātad, tas ir 15. jūlijā būs Cēsīs Pilsparka estrādē, tur, kur bija pirmā lielā piecīšu koncerts, pirmais koncerts 89. gadā. Tātad tā būs tāda ļoti svaldsērīga atgriešanās uz Cēsīs Pilsparka skatuves. Bet visi koncerti, es domāju, būs ļoti man aizkustinoši, emocionāli pašam, cerams arī varbūt kādam citam. Es gribēju vaicāt koncertu producentai Ilzei Lailai Purmalietai, kas ir plānots koncertā. Es saprotu, Rīgas koncerts ir izpārdots, bet biļets var vēl dabūt uz Cēsu Pilsparka estrādes koncertu 15. jūlijā. Kas ir plānots? Plānoti arī Armanda Birkena, jau izsens draugi, kas dziedājuši savulaik ar viņu kopā uz skatuves, un tie ir gan koris Gaudē Āmus Siverts, cinkurs diriģents, gan arī vokālā grupa Dzeguzīte no Latvijas rādio, ar kuru savulaik arī ir bijusi uzstāšanās, kā arī Linda Marute, es saprotu, būs, ar kuru arī jūs esat savulaik piecīšos dziedājuši. Jā.
Un Janīna Ankipāne, es brīnos, ka es uzreiz nenosaucu, bet tad beidzot mēs jau ļoti sen aicinājām Janīnu Ankipāni, un tad beidzot viņa būs šajā koncertā, būs varējusi izkārtot to atlidošanu šurp. Jo, kā mēs zinām, ārkārtīgi daudz skaistas dziesmas tieši duetos ir dziedājis Armands Birkens ar Janīnu jau no iepriekšējā gadsimta 60. gadiem, cik es saprotu. No 70. Un arī varbūt 80. Mūsu klausītāji ļoti iemīļojuši no Čikāgas piecīšu repertuāra dziesmu Mūsu mīlestība. Kas ir, Armand, varbūt tava mīļākā Čikāgas piecīšu dziesma? Uz sitienu grūti pateikt. Man ir tāda saujiņa tādām īpašām dziesmām. Protams, Mūsu mīlestībā ir ļoti īpaša vieta. Tam arī ļoti īpaša ir 7 no rīta Rīgas ielās. Jā. Un arī Saules diena, ja es daudz sev dzīvē prasu, lūgums šis, lai klusāk skan. Vienu gaišu saules dienu uzdāvini man. Tās 3, un ir jau vēl, bet Vai šīs 3 varēs dzirdēt arī koncertā? Jā. Tātad koncerts 15. jūlijā Cēsu pils parka estrādē Armands Birkens Mūsu mīlestība Čikāgas piecīšu atvadu koncerts skatuvē. Kā tur bija 5 līdz 6 tūkstoši? Cēsīs bija, jā. Atceroties to koncertu, es domāju, ka par 6 tūkstošiem vairāk Cēspils estrādē nevar ieiet vienkārši. Tas nav iespējams. Jā, tas nebūtu iespējams. Tur cilvēks sēdēja uz pils mūra sienām augšā tur. Jā, un uz Riekstu kalnu. Un pat repēm augšā nebija pēc koncerta jāiet, mani uznes. Iespējas ar cilvēkiem. Tā kā... Cik tev bija gadu, Kārli? Nevienam, tas nav jāzina. Tas bija sen. Paldies, ka nācāt, lai jauki koncerti un... Jā, citu reizi. Labi. Paldies. Radio Fronto.